Aleluja! Aleluja! Nu, tas viss aptver lielo Vāciju. Šamanieta putanīja un sāk pūst tur virsū savu to svaidījumu. Savus dēmonus puš virsū. Tas ir sens okults simbols. Un tas ir pat taisno saistīts ar Jēzu Kristu. Mēs gan Sabatito, gan Dominiko. Aleluja! Domingo. Un tāpēc mēs... Aleluja! Domingo! Oh, wow! Autobus šofers mīl Izraēlu. Uz augšu vērstais trīsstūri simbolizē hindu dievība Šiva. Nu tā, vai kaut kā nejauši uzlikām uz karoga, vai gadījās. Tas ir svastika, kārškrusts. Jā, sagadījās, jā. Bet, nu, mēs redzam, 666. Un mēs dedzinām grieķu tekstu, kādā tika sarakstīta jaunā derība. Tā, kad valstības evaņģēlis tiks pasludināts visām ciltīm, visām Tad nāks gals! Tad nāks gals! Sveicināti, dārgie mūsu skatītāji, raidījumam pēdējās dienas, un mēs atkal esam studijā. Šodien kopā ar mani atkal ir Kaspars Ezeriņš. Aleluja! Raidījums atklāts. Jā, mēs jau teicām pagājušā raidījumā, Kaspar runājām, kad mēs runājam daudz par Izraēlas Palestīnas jautājumiem, kā mēs turpināsim sarunu par Dāvida zvaigzni, par tām Izraēla tēmām vēl. Un sākumā mēs parunāsim, kas vispār tagad ir aktuāls, jo tagad ir janvāra beigas un noteikti atkal kaut kādi notikumi pasaulē. Un, protams, mūsu fokus ir uz Kristu, uz to, ko dara Dievs šajās pēdējās dienās. Un, protams, kad pasaulē viss virmuļo, bet Jēzus teica, tas ir tikai sākums. Ja jūs redzēsiet, pasaulē notiks tas un tas, tad zināt, ka tas ir sākums kaut kādām lietām. Mēs ticam, ka Kristus atnākšana, protams, ir tuvu. Sludināsim evaņģēliju visās malās, visās tautās un gaidīsim to kungu. Un kamēr vēl mums ir laiks, darīsim labu ticības brāļiem, māsām un strādāsim Dieva druvā. Amen. Amen. Un šodien mēs gribam pieminēt, protams, šos notikumus, par kuriem ļoti maz runā masu mēdī. Tas ir nemierus, kas ir Eiropas centrā, Holande, Vācija, Francija. Un to nerāda masu mēdī. Ļoti maz atspoguļoja, vispār neatspoguļoja. Ja? Tikai neatkarīgie un Vācijā notiek protesti, Holandē un Francijā, jo pēdējos gadus tiek sistemātiski, teiksim tā, ar dažādām metodēm no valdību pusēm nīcināt ārā lauksaimniecību. Ja? Un, nu, pa lielam ir, līdz šim ir bijusi pārtikas produktu ražošanas pārprodukcija. Un tāpēc, ja kaut kas sāk trūkt, mēs to vēl neredzam tagad, bet ja turpinās lauksaimniecību nīcināt ārā, kā tas ir diezgan apzināti teikt nīcināt ārā, tad pēc kādiem 5, varbūt 10 var iestāties bats vienkārši pasaulē. Un mēs zinām, ka Jāņa atklāsmes grāmatā ir rakstīts par badu, ja, kas skars visas zemes iedzīvotājs, tas ir rakstīts Bībelē. Kad atvērsies tāds zīmoks, izies tāds jātnieks un tāds. Tad mēs zinām to, ka būs pārtiks deficīts un arī bats un arī nāve un arī karš. Bet šodien ir žēlstības laiks un mēs esam uz zemes un mēs strādājam un mēs dzīvojam un mēs slavējam to kungu. Šeit uz traktoriem ir rakstīts, traktoriem ir šie plakāti. Un tur rakstīts, ka ja nav fermeru, tad nav ēdiena un tad nav arī nākotnes. Ja. Un kāpēc mēs pieskaramies šiem notikumiem, jo tie ir aptvēruši centrālo Eiropu. Un arī tā sakarā, kad patiešām, ja nebūs fermeru, nebūs saimniecības, kas audzē pārtiku, nebūs ko ēst. Nebūs cilvēcei nav nākotnes. Ja, jo mēs visi esam atkarīgi no pārtikas ražotājiem. Mēs ejam katru dienu veikalā, mēs esam pieraduši, ka tur viss ir. Bet vienu dienu mēs varam atnākt uz veikalu un tur ir pustukši plaukti un vēl pēc nedēļas 2, pēc mēneša vispār vairs nav. Ja? Un tad pienāk laiks, kad ēdienu dod tikai pret nosacījumu. Ja tu esi sistēmai paklausīgs, ja tu dari visu, ko sistēma prasa, tad tu tiec pie pārtikas. Mēs zinām, ja? Jo sistēma tāda ir aprakstīta Jāņa atklāsmes grāmatā, kad varēs pirkt un pārdot tikai tie, kuriem ir zvēra zīme. Un ja viņas nav, tad tu esi ārpus sistēmas. Jā. Un ja tu vari pārtiku iegādāties brīvi, bez sistēmas, tad tu esi neatkarīgs no sistēmas, šīs antikristas sistēmas. Bet ja tu pārtiku iegādāties vari tikai paklausot sistēmai, tāpēc ka pārtikas nav vai viņi ir ļoti maz un viņi viņu kontrolē, tad viņi caur to arī grib kontrolēt cilvēci. Jā. Nu tā kā tie notikumi visi virzās būtībā tādā virzienā, vai ne, Kaspar? Jā, tas, kas man ir ļoti... vairs jau nepārsteidz, bet te pašā laikā vienalga izbrīnīja,
Jo ja Vācijā autobāni pilni ar traktoriem, ielas pilnas ar traktoriem, un tur viņi brauc un met vēl mēslas kaut kur, un tie protesti ir tik lieli, ka pat policijas pavadībā beigās jau viss jau dodās, tas viss aptver lielo Vāciju, un kad ziņās, nekur tu par to nevarēja dzirdēt, ne TV, ne Delfi, vai kādas citas, tās saucamās, nopietnās ziņu. Centrālajie ziņas kanāli. Un tagad tikai daži portāli Latvijā ziņo par to, jo viņi redz, ka cilvēki jau taču pamana visādos gan TikTokos vai kādās citās vietās, kur ir atļauts dalīties jeb ar ko. Bet, fakts ir tāds. Vēl es arī iedomājos par to, ka, diemžēl, Latvijā tik daudz fabrikas ir aizvērts ciet, kaut vai cukurfabrikas vai kaut kādas tādas lietas, ka mēs paši varējām ražot, bet dēļ tā, kad ir kaut kādi iespējams nezināmi noteikumi, kāpēc. Tas viss varbūt teikt, tur uzliek kaut kādas nodokļus kādiem virsū, bet tas jau iepriekš ir diezgan plānots. Tāpēc tas ar kara daudzināšanu. Es dzirdēju, ka Zviedrijā aicina mobilizēties un būt gataviem. Zviedrija. Jā, Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs. Jā. Arī, kas ir dzirdēts arī Polijā. Polijā arī, bet lietuvieši ļoti daudz ir izpirkuši Kanārijas salas. Tur īpašums tur un pārvācās dzīvot prom no Lietuvas. Tad latviešiem vajadzētu pirkt varbūt Tobago salu un pārvāksimies visu uz Tobago. Dabūt atpakaļ, jā. Savu salu, kas mums piedarīja, kad Kurzemes hercogs viņu tur iegādājās. Tā kā, smieklīgi, bet tādi notikumi pasaulē. Būtībā, kas tad notiek ar zemniekiem? Es gribu vienkārši pateikt to, ka valdības atceļ visas subsīdijas, visas nodokļu atvieglojumus un zemnieki vienkārši izput. Jā, viņi ir spiest izputēt, viņi ir spiest aizvērties. Bet tad, kad fermeris aiztais savu fermu, kur audzē lopus, putnus, tad tā vieta paliek tukša un šī pārtika netiek vairs ražota. Un, kamēr ir pārprodukcija, mēs to tā nejūtam, bet tad, kad pamazām iestāsies aizvien lielāks deficīts, cenas augs un beigās pārtikas var nebūt vispār. Viņi ir ļoti, ļoti mazā, ļoti ierobežot piekļuvu pārtikai. Jau aizvadītajā raidījumā mēs runājām par kara tēmu un pasaulē notiek kara daudzināšana. Un tas ir saistīts ar kara tēmu, jo Vācijas valdība saka, Putins vainīgs. Karš Ukrainā vainīgs, mums tur naudu grūžam iekšā. Bet patiesībā tas nenotiek. Šī lauksaimniecības nīcināšana notika jau pirms kara, pirms Ukrainas kara. Jau šī politika jau sākās krietni pirms tam. Un kāds, piemēram, Holandas zemniekiem sakars ar Ukrainas karu, jo Holandē 3. daļa saimniecības aizvērušās ciet pēdējo 3 gadu laikā. Un tas jau sākās pirms Ukrainas-Krievijas konflikta. Jā. Tā, kas tagad sākās toreiz februārī, dažus gadus atpakaļ. Tāpēc tā ir politika. Un arī Izrēlā karš, kurš notiek, tas ir tik lielas finansiālus zaudējumus, tik lielas finansiālus ieguldījumus valstī devuši, kur ieguldīt karā, kur tā nauda vienkārši aiziet, tur ir miljardiem, un par to ir žēl. Labi, tā kā tēmas mums ir patiesībā tādas, šitās tikai tādas iesildīšanās tēmas, pašas aktuālākās, kas ir tagad janvārī notikušas. Mēs vēl pieminēsim vēl vienu, tad pāriesim uz tā saucamo Dāvida zvaigzni. Kas ir ar to, vai kristiešiem ir jālieto, jānēsā šī simbolika un ka viņi ir uz Izraels karoga. Par to mēs tūlīt pāriesim. Vēl es gribu vienkārši pieskarties šai tēmai. Nedaudz dažos vārdos, jo tikko no Davosā bija šis pasaules ekonomiskā fóruma sanākšana atkal Šveicē. Un kristieši daudz jau arī to redzēja un arī man iesūtīja par to, ka bija šī šamaniete, kas viņas vārds ir Putanī, viņi uznāca. Viņi saka, ka tas ir ekonomiskais fórums, viņi jau sanāk jau daudzus gadus kopā un saka, ka tas, kas ir Švābs un Harari, kas ir tas spīkers, viņu saka, ka dieva nav, visas reliģijas ir jālikvidē, un tad tā pašā laikā notiek Šveicē šī sanākšana un atnāk tāds šamaniete Putanī un sāk pūst tur virsū savu to svaidījumu pār viņu galvām, un tas viss izskatās dīvaini, teiksim, saprot to, ka tā tomēr ir garīga lieta, un viens katoļu priesteris uzdeva jautājumu, kāds gars darbojās, Šveicē, kas dzīvo, viņš teica, kāds gars darbojās tajā fórumā, kas tas pa garu, kas tur notiek, tā vietā, lai aicinātu
kristiešu mācītājs bīskapus lūgt svētīt to visu, ja, jo mēs esam par ekonomiku, lai ekonomika ir veselīga, lai Dievs svētī, nē, mēs aicinām kaut kādus burvis, šamaņus, par ko pārvēršas tas viss. Un ja mēs neticam Dievam, neticam garīgai pasaulē, kāpēc mēs aicinām šamaņus? Redz, viņi nonāk pretinā paša sevi. Nu, tā. Un tur tas, kam tā putanī savu šito te vēlnišķīgo svaidījumu pūta virsū, tur bija Starptautiskā valūtas fonda rīkotāja direktora, Pasaules bankas prezidents, IKEA izpildu direktors Jaspers Brodins un viens ir tas miljardieris, viņi tur sēdēja, to video var redzēt, un viņi iet un viņiem pūš virsū. Jēzus saviem mācekļiem pūta virsū un teica, saņemiet svēto garu. Jā, un mācītājs, sludinātāji, viņiem evaņģēlisti pūš, tāpēc, ka, ja mūsos ir svētais gars, tad viņš iet ārā caur elpu, ja Dievs radīs ar savu elpu, ja ar savu garu pasauli, ja, visu visumu, un protams, ka svētais gars ir mūsos, un tāds izpaužos, bet šeit ir cits gars pavisam, ja. Iet no savus dēmonus pūš virsū, ja. Interesanti, tu pieminēji tos šamaņus, jā, arī šīs dienas tēma ir par to zvaigznīti vai zvaigzni, jā. Tur arī ļoti saistīti ar šamanisms. Bet to vēlāk mazliet. Nē, mēs varam patiesībā es negribu tur uzkavēties šajā, jo kas ir Pasaules ekonomiskais fórums, tā ir pasaules naudas maka un tā skatā Billa Gates radīta organizācija uzturēta, un viņiem īstenībā ne mēs šos cilvēkus esam vēlējuši, ne mēs viņus esam izvirzījuši, ne ieteikuši, ne atbalstījuši. Neviens mums tev ir kāds prasījis, kāpēc visas pasaules valdības klaus kaut kādam Švābam un ekonomikas fórumam. Tu esi balsojis par to fórumu? Neviens pasaules iedzīvotājs nav balsojis par to, neviens viņus nav izvirzījis, neviens viņus nav ieteicis, ka tādam vispār ir jābūt. Viņi uztais kaut kādu organizāciju, ko paši finansē, un tad pasaka, visām pasaules valdībām ir jāklausa viņiem un pasaules superveselības organizācija un tā tālāk. Tas viss patiesībā vēl pavisam kaut kādu vienu citu pusi. Jā. Jā. Nu tā, pāriesim pie tā, kas ir ar Izraels karogu, kas ir ar šo Dāvida zvaigzni, kas ir ar tā saucamā heksagrammu. Ja? Mums Kaspars izstāstīs. Mums nedusmojieties, ka mēs to tā tēmu aizskaram, jo viņa patiesībā ir aktuāla. Daudzi kristieši šo simboliku lieto, nesā sev uz kaklu, kādi tetovējās pat ar to, nesā krekliņus ar to visu, tas viss tā ir. Bet Bībelē nav nekādas atsauces uz šo zvaigzni, izņemot nevisai labā izpratnē. Tā ir Apstuļu darba 7. nodaļa, kur patiesībā tā slavenā Stefana runa Jeruzālemē, kur viņš pārmet ebrejiem, ka viņi, kad gāja ārā no Ēģiptes, tad viņi nodarbojās ar elkalpību tuksnesiem, un viņi nesāja līdzi Moloha telti, kur viņi pielūdza Molahu, un taisa skaitā dieva Romfāna, dieva ar mazo burtu Romfāna zvaigzni, un speciālisti saka, ja runa tieši par šo zvaigzni, tad tas ir vecs elku kalpības simbolisms, kas nāk jau no tā laika, kad Izraels izgāja no Ēģiptes ārā. Tas pat nav Bābeles trimdā iegūtais simbolisms, tas ir vēl agrīnāk iegūts. Un tā ir vienīgā vieta, kur Bībelē šī zvaigzne pieminēta, citas atsaucas nav. Un ja mēs skatāmies kaut kādas pierādījumus, nav neviena vēsturiska, ne arheoloģiska pierādījumi tam, ka vispār tam ir saistība ar Izraēlu tautu, tādā, ka Dievs to būtu devis vai Dievs to būtu mudinājis kaut kādu tādu simbolu lietot. Ja? Un arheologi atrod tikai, kā mēs te pirms raidījuma runājam, arheologi atrod no 3. gadsimta. Itālijā ir atraduši kapavietu, kur ir pirmo reizi redzama tā Dāvida zvaigzne. Tas ir 3. gadsimts, tas ir vismaz 200 gadi pēc Kristus. Jā, un vēl ir 6. gadsimtā sinagoga, datēta 6. gadsimta, tas ir apmēram 500 gadi pēc Kristus, kur uz sinagogas bija Dāvida, tā saucamā Dāvida zvaigzne. Jā, bet citas nekādas liecības par to, ka tā patiešām būtu ar Izraēlu tautu saistīta, nav zīme tāda vai simbols, un ir arī skaidrs, ka pēc reformācijas Čehijā, Prāgā 17. gadsimtā, tas ir 1600 gadi pēc Kristus, ebreji sāka lietot tur tieši tajā vietā, Prāgā, Čehijā, šo zvaigzni. Ja? Un vēlāk to pārņēma cionistu kustība. Tāpēc patiesībā nav nekādu ne piesaistes, ne pierādījumu, ka tas būtu kaut kāds dieva
ieteikts vai Dieva likts vai iedvesmots simbols. Jā, bet ir tieši pretēji, vai ne? Ir tomēr ļoti daudz pētījumu par to un atsauc uz to, ka tas nāk tas ir sens okults simbols. Un par to arī mēs tagad gribam parunāt. Tāpēc, Es varbūt es arī iesākumā mazliet arī paturot arī šo karogu, jo es ticu, ka daudziem skatītājiem ir mīļa Izraela, un arī man ir mīļa Izraela. Un kaut arī es esmu bijis tur ļoti bieži, un esmu ļoti priecājies satikt cilvēkus tur. Jau Nils arī pieminēja, un iepriekšējā raidījumā mēs ļoti daudz pieminējām par cianistiem un ekstrēmiem cianistiem. Tas ir nosaukums, kas ir tikai kā tādai kustībai, kas tikai pirms 100 ar kaut ko plus gadiem ir radusies, bet tas, ka mēs kaut ko pieminējam par cionistiem, tas nenozīmē, ka mēs sakam kaut ko pret Dievu vārdu, pret ciānu, kas ir rakstīts Bībelē, un pret Izraēlu tautu. Jo arī Bībelē, lai Dieva vārds bagātīgi mājo mūsu vidū, es gribētu nolasīt kādu psalmu, un tas ir 87. psalms. Viņas pamati ir likti uz svētiem kalniem. Tas kungs mīļo Ciānas vārtus par visiem Jēkaba dzīvokļiem. Teicamas lietas par tevi top sludinātas, tu Dieva pilsēta. Es pieskaitīšu Rahabu un Bābeli pie tiem, kas mani pazīst. Redzi, Filisti un Tīrus ar Moru ļaudiem. Šis tur ir dzimis. Un par Ciānu sacīs, šis un tas tur ir dzimis. Un tas visaugstākais pats to stiprina. Tas kungs skaitīs un rakstīs tās tautas. Šis tur ir dzimis. Un dziedot un dejojot sauks, visi mani avoti, ak, Ciāna, ir iekš tevis. Tā kunga vārds. Arī 132. psalmā, 13. pantā mēs varam lasīt, jo tas kungs Ciānu ir izredzējis, tur viņam gribās dzīvot. Šī ir mana dusmas vieta, mūžīgi, saka tas kungs, šeit dzīvoju, jo tā man gribās. Svētīdams es svētīšu viņus barību un paēdināšu viņus nabagus ar maizi un apģērbšu viņus priesterus ar pestīšanu un viņus svētie gavilēs. Tur es Dāvidam uzcelšu ragu, došu spīdekli savam svaidītam. Viņa ienaidnieks es apģērbšu ar kaunu, bet viņam ziedēs viņa kronas. Arī psalmos tik daudzās vietās ir pieminēts vārds Ciānu. Ciānu. Tas ir, starp citu, vieta Izrēlā, Jeruzālemē. Kalnaina vieta, un tā vieta ir, tas ir kalns Ciānas. Kalns tas ir reāli faktiska vieta, fiziska vieta. Jā. Un tur ir Ciānas vārti. Man bija īpaši patīk, ka mēs aizbraucam uz Izrēlu, kādā braucienā, kad mēs braucam ar grupām, mēs arī iepriekšējā raidījumā par to stāstījām, pa Jeruzālemes staju un apstāties pie Ciānas vārtiem. Tur ir rakstīts Ciāna, tas ir brīnišķīgs vārds. Un Ciānas kalns, kur arī tempļa kalns, un man ļoti patīk lūkšana namā 247 būt, kur notiek nepārtraukta slavēšana un lūkšana. Un no turienes skats brīnišķīgs pavērās uz Ciānas kalnu, ar uz Eļas kalnu. Lūkšana nams ir nosaukums Sukat Halel, kur nāk jūdi, arābi un citas tautas kopā. Iepriekšējā raidījumā ļoti daudz pievērs uzmanību, kad arī mums brāļi un māsas ir arābi, kas pateicoties Dieva lielai žēlastībai caur Kristu, viņi sako. Un arī Dāvida dziesma 2. psalms, 6. pants. Bet es savu ķēniņu esmu svaidījis pār Ciānu, savu svēto kalnu. Un tā mēs varam meklēt un atrast daudz, kur. Vēl es gribu teikt to, ka mums kā kristiešiem ir jālūdz par Izraelu. Es domāju, kāpēc es tādu ievedu saku, jo to, ko mēs tagad vēlāk runāsim, kādam varētu, kā tie jūdi izdarīt tā un tā. Bet es vispār gribētu teikt to, ka mums nevajag tiesāt jūdus, bet mēs varam paskatīties kā uz spoguli. Jo mēs arī iepriekšējā raidījumā, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to zinām, ka Tel-Aviva praida, galvaspilsēta, tāds valdība un arī daudzu kristiešu ziedotā nauda, kas iet uz Izraelu, tiek ieguldīta, lai Tel-Aviva kļūtu par
praida galvaspilsēta visā pasaulē, kaut vai arī tagad jau visos topos skatoties, 10. vai 3. ir Tel Aviv iekļuvusi iekšā kā LGBT welcome pilsēta, jā. Nu, svētā zeme. Tas ir grēks, jā, bet mums arī jāpaskatās ir pašiem uz sevi, kur mēs latvieši ejam un cik pēc maz brīža, kur varbūt mēs atradīsimies, pēc vispirms atgriežamies paši no grēkiem, bet arī Dieva vārdā 1. Mūzes grāmatā 12. nodaļā ir teikts, un tas kungs sacīja uz Ābrama, izej no savas zemes un no savas dzimtenes un no sava tēva nama uz to zemi, ko es tev rādīšu. Es tevi darīšu par lielu tautu un tevi svētīšu un darīšu tavu vārdu lielu, un tu būsi par svētību, un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi lāda. Un iekš tevis visas ciltis, tautas, virs zemes taps svētītas. Amen. Arī mēs, latvieši, esam svētīti caur Izraēlu. Mēs esam svētīti caur šo Dievu izradzēto tautu, un arī Jēzus Kristus, Ješua, vai arī kā jebkurā citā valodā mēs izrunājam viņu vārdu, kas ir vārds pārit visam. Viņš ir lauva no Jūdas cilts. Ja, un pestīšana nāk no jūdiem. Pestīšana nāk no jūdiem. Par to Jēzus teica. Un tāpēc arī, ja kādi varbūt skatījās iepriekšējo raidījumu, tad droši noskatieties vēlreiz, kur neskatījās, noskatieties, jā. Bet šis tāds papildinājums tam, kad ja jūs dzirdat, es saku, tur ir arī kādi ekstrēmisti un kādi trakie jūdi, kas izraisa dusmas kādiem citiem, jā, pat nedrīkst pieminēt vārdu Palestīna, jā, tad uzreiz man nosodīs, bet, tiem citiem cilvēkiem, jā, izraisa dusmas, jā, mums nevajag tagad, kļūt tādiem naidīgiem pret Izraēlu tautu. Varbūt mēs varam katrs pārbaudīt, ja mūsu sirds ir ļaunums pret Izraēlu tautu, bet es gribu teikt to, pārbaudīsim ar to, vai mūsu sirdīs nav ļaunums pret jebkuru citu tautu, jo Dievs mīl visas tautas. Un vārds antisemitisms, jā, protams, tas ir laika gaitā iegājies vārds, kas ir pret jūdiem. Mēs iestājāmies pret jūdiem, bet arī arābi ir semita tautas. Jā, jo Noasam bija 3 dēli. Jā. Un viens no tiem Šems, jeb Sems, tāpēc saka semīti, bet arābi ir tāpat caušies no Sema nostā kā arī ebreji. Jā. Tāpēc antisemītis, varētu teikt, ka tu esi pret arābiem, tu esi arī antisemīts. Jā, cilvēki, kas ir pret ienīst arābus, viņi ir antisemīti. Tieši tā, jā, par to es arī esmu domājis. Tāpēc tiešām mīlēsim tautas, jo Dievs mīl tautas, un Dievs mīl arābus. Viņš ļoti mīl arābus, jo Bībelē pat ir rakstīts. Pat arī tagad psalmā, kur mēs lasījām, kad tās tautas ciānā rakstīts, jā. Un tas nav vienkārši kaut kāds vienkārši jūdu viens pulciņš, kas ir negatīvi noskanots pret to. Viņi paņēmuši to vārdu ciānu, viņi paņēmuši uztaisījuši Dāvida zvaigzni sev. Nē, bet tā pašā laikā Izraēla jūda ir Dieva izradzētā un īpaši, un Dievam ir īpašs plāns tai tautai, un viņš turpina darboties ar to tautu, un tikai pateicoties Jēzum Kristum, jā, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, caur viņu mēs varam tikt pie tēva. Amen, amen, un es gribu papildināt tevi, Kaspar, un tev pateikt, un sev pateikt, ka mēs arī esam cionisti. Tikai, jā, kad Mārs Madalāns šeit bija, mēs arī par to runājam, un mēs abi teicām, ka mēs esam cionisti. Un mēs esam cionisti tajā izpratnē, bibliskā izpratnē, ka Dievam ir plāns ar Izraēlu tautu. Ne tikai tas, kas jau ir bijis, viss noticis ar Izraēlu tautu, un Jēzus ir dzimis tur, nācis no turienes, bet arī tas, ka Dievam tāpat, kā Pāvils teica, Dievs nav savu tautu atmetis. Romiešiem 11, Romiešiem 11. nodaļa, Dievam ir aizvien plāns ar Izraēlu tautu, un ja Izraēlam ir nocietināts sirds, lai pagānu tautas pieņemtu Jēzu Kristu, tad Pāvils saka, cik tad jau vairāk būs liela svētība, kad ebreji atgriezīsies pie Kristus masveidā. Jā. Tāpēc mēs ticam tam, ka šie vārdi piepildīsies, kaut kad notiks tur zemē atmoda, Izraēla zemē, un cilvēki atgriezīsies, ebreji atgriezīsies pie tā kunga, un tā būs milzīga svētība visai pasaulē. Tas varētu notikt arī 1000 gadē, jā, vai ar tiem saistītie notikumi, kad Kristus nāks atgriezīsies atpakaļ tiesāt pasauli, un Dievs piepildīs visus tēviem dotos solījumus, bet tas viss caur Kristu, jā. Ka 1000 gadē būs tā lielā teritorija Izrēlam, jā. Bet Kristus jau pats tad valdīs uz zemes, jā. Bet tad tiks piepildīta, es ticu, es tā redzu to, tiks piepildīta Abrahamam un Īzakam, Jākabam dotie visi solījumi, jā, un zeme un tauta, bet tas viss caur Jēzu Kristu. Jā. Es vēl arī gribu teikt to, Rādo,
Kādu rādio skatītāji? Jūs klausāties un neredzat bildi, ka jūs... YouTube skatītāji vai Facebook. Es vēlos jums pateikt, es gribu pateikt to, ka, ja kāds domā, piemēram Mesiju un te Kristus, bet tas ir tas pats vārds, jā. Kristus ir svaidītais, kas nozīmē no grieķu valodas, nāc Kristos. Un es zinu, ka ir kādi cilvēki, jā, kur ļoti aizstāv šo zvaigzni, bet pašā laikā viņi saka, nepieminiet vārdu Kristus, jo tas nāk no grieķiem un tā. Bet, starp citu, Dievam ir īpašs plāns, jo visa jaunā darība ir sarakstīta grieķu valodā. Un vēl, tad, kad pat jūdu tauta, kas bija neusticīga, mēs redzam, kā Telavivā notiek ārprāts, bet Dieva žēlastība paliek mūžīga. Un mēs vienkārši varam slavēt Dievu par visu. Mums ir žēl par visādām karalietām, mums ir žēl par visādām špricēm, kas bija, ko Izraels premjerministrs gribēja visiem bāzt iekšā. Mēs redzam, tas nav no Dieva, mēs redzam, ka tas ir no kaut kādas citas lietas, bet mēs tāpat turpinām lūgt par Izraelu. Un tagad Izraels bija trimdā izsūtīts. Tad, interesanti tas, ka arī visā vecā darība, ko mēs saucam par vecā un jaunā, tie svētie raksti, jūdas svētie raksti, viss tiek iztulkoti grieķu valodā. Un viņi bija lasām un tad līdz ar to tas pat sagatavoja ceļu Pāvilam un citiem, jo bija jau jūdi izkaisīti tajā brīdī, kas kā varēja būt pirmā vieta, kur gāja misionēt. Jūdu sinagogas jau bija visā apzinātajā, teiksim, Eiropas teritorijā, ja tā var teikt, visur bija jūdu sinagogas, jūdu sanākšanas vietas, tika lietoti vecās darības svētie raksti grieķu valodā. Dievs sagatavoja pasauli kristētībai. Un man ir raksts. Aleluja! Aleluja! Es viņu ļoti, man prieks viņu pūst. Tas man patīk arī uzzināt kaut ko vairāk par jūdu kultūru un saprast, tāpēc es arī, mēs šodien runāsim par Dāvida zvaigzni, iepazīsim to vairāk. Bet šie šofāri un tie rāgi, tiešām tas ir saistīts ar jūdiem un arī ar pūtienas uzvaras saucēm. Un tas ir pat taisnos saistīts ar Jēzu Kristu. Tāpēc, ka tas ir auna raksts. Un Jēzus ir jērs, jeb auns. Un kad Izraela tauta visur vecā darībā lieto auna ragu, kad viņi pūš, tas ir pravietisks vēstījums par Kristu, kad viņš ir jērs, kas uzvarējis. Amen. Un vēl es gribu pateikt to, ka mēs arī ģimenē kopā ar Tabitu, sveicās no manas sievas Tabitas. Aleluja. Un arī skatāties raidījumu, kas jau, ja neesat redzējuši, mēs vienā reizē jau stāstījām par mūsu stāstu. Dieva brīnumu darbi, Ķekavas Varsasvētku draudzes kanālā, YouTube'ā. Jūs esat apskatīties šo raidījumu, brīnišķīgs raidījums, pilns ar ticību, ar tādām pozitīvām, labām lietām, kā Dievs darbojās divu cilvēku dzīvēs, savedot viņus kopā, izveidot brīnišķīgu ģimeni, kas abi kalpo, abi no sirds mīl Dievu. Aleluja! Aleluja! Un mēs esam pasākuši tādu lietu, ka mēs svinam arī sabata vakariņas, jo mums patīk lasīt rakstus, mēs lasām psalmus, mēs sakam ar kādas ebreju lūkšanas, ar ebreju valodā, mums patīk rakstīt dziesmas, mēs domājam sarakstīt ebreju valodā. Un sabata vakariņas mēs svinam piekdienas vakarā, tas ir no piekdienas līdz sestdienas vakaram, no saules rieta līdz nākamam saules rietam. Un, ja mēs skatāmies latviešu kalendāru, tad, protams, tas ir tā interesanti sagrozījās, ka pirmā diena, tā, kas ir Bībelē, ir otrā diena. Un, ja mēs skatāmies, protams, citu kalendāru, ir cilvēki, kas saka, Romas pāvests sagrozīja visu un lieka kristiešiem svinēt saules dienā. Bet, ja mēs īstenībā paskatāmies Krievu kalendāru, vai mēs paskatāmies arī jebkuru latīņu kalendāru, kā Spāņu vai kā, pirms Spāņiem ir tā. Ir kalendārā rakstīts tā diena, 7. Ko mēs saucam par sestdienu, 7. diena ir sabado. Vai kā krieviem subota, tas ir sabata. Un Spāņiem svētdiena, ko mēs sakam par svēto dienu, tā ir svētdiena, viņi saucas Domingo, tā kunga diena. Un krieviem tā ir vēl interesantāk, ir augšamcelšanās. Voskreseņie, jeb augšamcelšanās diena. Jo Kristus cēlās augšā pirmajā nedēļas dienā. Un tāpēc mēs svinam gan sabatu, gan Kristus augšamcelšanos. Mēs gan sabatito, gan dominiko. Aleluja! Domingo. Un tāpēc mēs... Domingo! Un tā mēs vienkārši to svinam, jo mēs gribam būt par iepriecināt sevi. Jo, kāpēc Kaspars arī to saka? Mēs lasījām komentārus YouTube'ā, kas ir iesūtīti,
un caur citiem kanāliem, raidījumiem, kas skar Izraela tēmu, ja, un tad daudzi apvainojās, Kā vārds Palestīna. Jā, kad Palestīna un kā jūs šitā te. Un ārprāts, man vēl bija kāds teica, kāpēc tu saki, ka Televīvā notiek, tas tu nevajag zināt nevienam. Jā, un gadrīz, kad mēs kaut kādu tur semīti, tas ir mūrgi vienkārši kaut kādi. Ja. Es nezinu, man liekas, Latvijā neviena kristieti kā Kaspar, kurš brauc uz Izraelu, ved tur cilvēku kristiešus un nekristiešus, un viņi lūdz un svētī Izraela tautu un zemi un brauc tur un palīdz tur un neviens Kasparu nevar nodēvēt par kaut kripatiņu, ka tu turētu kaut kādu aizvainojumu vai rūgtumu pret Izraela tautu. Tas būtu absurdi vienkārši. Vēl es arī dzirdēju tādu komentāru, kad ir kādi cilvēki teikuši, pieminēts Palestīna, tad tā ir aizvietošanas teoloģija, bet patiesībā tam nav nekāda saistība, nav nekāda sakara, jo aizvietošanas teoloģija ir radusies tā, kas vienkārši pasaka to, ka vairāk Izraēlas tautai nav nekāda vērtība, nav nekāda jēga, jo tagad tikai baznīca, ka baznīca aizvieto Izraēlu. Dievam plāns ir beidzies ar ebrejiem, jā, bet mēs nevienu brīdi to neesam apgalvojuši, un to arī tā netic, tas ir atžgārni, jo Bībele skaidri runā, jaunajā derībā apstults Pāvils saka, ka Izraēla tautai ir nākotne, un Dievs ar to tautu caur Kristu darīs savu plānu tālu. Un es ticu, ka Dievs grib arī dziedināt salauztās sirdis, jo es zinu to, ka tiešām savā laikā gan katoļu baznīca ienes tādu mācību, gan arī pats Luters rakstīja grāmatas ar naidu pret jūdiem, bet tur bijis arī savs iemesls, tur bijuši apusēji konflikti, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tagad es redzu, ka ir gan katoļu baznīcās, kur var pūst šofāru un lūgt par Izraēlu, gan luterāņu baznīcās, bet pār visam es gribu teikt to, ka lūksim par tautām, par visām tautām, jo Dievs mīl visas tautas, jā. Amen. Tieši tā. Amen. Halleluja. Un tāpēc es iepūtīšu vēlreiz. Halleluja. Bet, zin kā, arī īstenībā psalmus lasot, un daudz, kur vecajā derībā rakstīts ir par to, ka Dievam bija īpašs plāns jau tajā laikā pasludināt visām tautām par Dieva brīnumdarbiem. Jā. Un tas, ko tu lasīji, Dievs saka Abrahamam, kad caur tevi, caur tavu paklausību un caur tavu dzimumu būs, un tas ir par Kristu, Pāvils saka, atšifrē Pāvils, apstults Pāvils, jaunajā derībā, savās vēstulēs, kas ir par Kristu teikts, tiks svētīts visas zemes tautas. Kad Dievs jau sen jau no radīšanas paredzējis Jēzu Kristu, un kad caur viņu tiks svētītas visas zemes tautas, par ko šeit varbūt runa par to, ka viena tauta augstāk zemā, nē. Dievs mīl visas tautas un viņa Kristus upuris visām nācijām. Un Dieva svētība ir paredzēta visām tautām. Ne kas ir jūds, ne grieķis, ne latvietis, ne lietuvietis. Dievs grib glābt visas tautas. Un arī mēs esam par visām tautām, lai viņas tiktu glābtas. Nevis, ka mēs kaut ko šķirotu tagad. Tāpēc lūdzu noklausies raidījumu līdz galam. Jā, tas arī jo kādi paklausās kaut kādas frāzes. Viņi ieslēdz cilvēku raidījumu, dzird vārdu Palestīna, un viss jau, tad te ir antikristi jau ir un viss, un te ārprāts, ko viņi te runā. Vispār nedrīkst pieminēt vārdu Palestīna. Ja? Vārds Filistija jau ir Bībelē rakstīts, ja, vecajā derībā. Ja. Un mēs iepriekšējā raidījumā izskaidrojām, no kurienes nāk un kā tas viss tāpat. Šoreiz raidījums nebūs par to. Jā, kristiešiem vajag paplašināt savu redzesloku. Paplašiniet lūdzu savas sirdis un savu redzējumu, un nevajag tik šauri reliģiski kaut kā domāt. Jā, arī es jau iepriekš pieminēju par to grieķu valodu, un es pats esmu ļoti daudz braucis uz Izraēlu, un citreiz esmu tik ļoti svētīts un iedvesmots bijis angļu valodīgās draudzēs, kad visas slavēšanas dziesmas ir, mums zināmās, kuras mēs dziedam, bet angļu valodā, un Jēzus vietā Ješuva. Ļoti skaisti skan, un tīpaši, ja tu esi Izraēlā, tu piedzīvo to, kad viņu valodā tas tiek izdziedāts, bet jaunā derības ar citu tika sarakstīta grieķu valodā, tik līdz ar to tur bija Isus Kristos, nevis Ješuva Hamašājā. Līdz ar to tas ir viens un tas pats, arī arābiem. Daudzi kristieši saka, nedrīkst teikt vārds Jēzus Kristus, jālieto arī Ješuva Hamašieh, bet Dievs pats nodrošināja, ka gan vecā, gan jaunā derība jau tad, kad bija Kristus vēl staigāja pa zemes un apustuļi, pēc tam mācekļi un pirmā draudze. Viss notika grieķu valodā, un tas grieķu teksts ir dots tautām visām. Tur tā rakstīts nevis ebreju valodā, bet grieķu valodā. Un vēl interesants fakts ir, ka Jēzus runāja kādā valodā?
Pats viņš runāja kādā valodā? Nu, viņš aramiešu. Jā. Aramiešu. Un tā ir valoda, kas Pārsvarā. ir ļoti līdzīga īstenībā tam dialektam, ko arābi runā tajā reģionā. Tas ir tik ļoti interesanti, jo man kā draugs skatījās Mela Gibsona filmu, kas bija aramiešu valodā, un viņi teica, viņi saprot, bet arābi noteikti tieši Jā, tie, jā. kas ir tā reģiona. Jo Abrahams būtībā ir, Bībele saka, ka viņš ir aramietis. Jā, Abrahams. Viņš ir pa aramiešu staigulu nodāvāts. Jā. Tā izcelsme ebreju tautai nāk no Sīrijas, no Aramijas, jau no tās puses. Arī Sīrijas baznīcā dievkalpojumi notiek aramiešu valodā. Tas ir interesanti. Jā. Bet, un ebreju tautai varēja pievienoties arī eģiptieši, ja gribēja. Viņi varēja iziet ārā no Ēģiptes verdzības, iet kopā ar Mozu, ar ebreju, viņi varēja integrēties Izraēla sabiedrībā, Izraēla tautā visu. Un tātad Dievs jau visu laiku rāda, ka viņš mīl visas tautas. Jā, un Dievam, teiksim, nav tik, Dievs neskatās to miesu, kas tu tur esi pēc miesas, viņš skatās pēc ticības, kas tu esi. Kas tu esi pēc savas izvēles, kas tu esi pēc savas ticības, tas Dievam ir svarīgi. Jā, un ja tu skaties, noteikti skaties, ja tu tagad dzirdi. Jā, vismaz dzirdēt, tu dzirdi, jā. Un tas, ko es gribu teikt, ka Dievs arī tevi ļoti mīl. Un vienalga, vai tu esi krievs, vai tu esi ukrainis, vai tu esi latvietis, vai romu čigāns, jā. Dievam ir īpašs plāns priekš tevis, jo Dievs mīl visas tautas un caur Jēzu Kristu. Ješua, mūsu ceļš, patiesība un dzīvība, viņš vienīgais ir tas, kas tevi var vest un iepotēt pie apsolītās tautas. Jā. Caur Jēzu. Pieņem viņu savā sirdī, ieaicina viņu, pieņem un sako viņam, jo viņš ir mums tik ļoti vajadzīgs. Halleluja. Nu, varbūt par zvaigzni tagad. Nu, par to zvaigzni bija tā. Es aizbraucu uz Indiju, jā. Par to arī kādā citā reizē varbūt vairāk varētu pastāstīt, bet, kad pirmo reizi aizbraucu uz Indiju 4 gadus atpakaļ, tad domāju, wow, autobus šofers mīl Izraēlu, wow, tas tur ar to Rich arī mīl Izraēlu, wow, pārdevēja veikalā bija, hinduistu templis par Izraēlu. Pēc to secināju un domāju, vai tā ir. Un izrādās tas, ka tā ir šī ir ļoti sena zvaigzne, jā, vairākus gadus pirms Kristus iemiesojās un nāca, jā, tā kā pirms mūsu ēras. Jā. Un mēs pat varam arī uzlikt to 9. Jā. Šis ir no Indijas. No Indijas, jā. Tas ir templis. Es pats redzēju tempļus, pats staigāju. Es baigi neaizrāvos ar šo zvaigznu fotografēšanu, jo es biju citā misijā. Un tā kā es tagad nebraucu, tagad es vākšu pierādījumus tik tiešām rekā. Bet, šī zvaigzne ir, un tad ir pa vidu ir, dievība. Un tas ir Šatkona, jā, dievība. Un tas ir viens no simboliem, kas redzams daudzās vietā Indijā. Un citās valstīs, kur ir hinduisms un budisms. Tā ir viena no hinduisma jantrām. Tas ir tāds dievs zilonis vai dievs pērtiķis kaut kas tāds. Sanāk tā, ka tieši ļoti daudzas dievības pat viņas tā kā tādā liek ieliktas iekšā. Bet tieši konkrēti šie trīs stūri, viņi vīrišķā un sievišķā dievišķā savienība. Un, tā simbolizē savienības starp vīrieti un sievieti. Jā. Hinduismā Šatkona simbolizē gan vīrišķo, gan sievišķo formu, tā visas radības avotu. Tā. Uz augšu vērstais 3 stūri simbolizē hindu dievība Šiva, tad augstu vērtēs Šiva, un uz leju Šakti, Šiva un Šakti. Un līdz ar to šanāk kopā Šatkona. Tas tā īsumā. Kokteils. Jā, bet blenders. Tas ir tāds viens no tādiem svarīgākiem. Mēs varam vēl vienu tempļu bildu uz priekšējot. Lūdzu. Paskatīties, jā. Tā viņi, protams, izdekorē ar ziediem, ziedus pienes, un tieši tā zvaigzne ir, jā. Kāds varētu teikt, tā ir sagadīšana. Un šie seni tempļi, viņi praktiski ir, un es saprotu, ka tā tempļos šī zīme tiek lietots sen jau pirms Kristus. Pirms. Praktiski tad, kad, mēs varētu uzskatīt, ka to lietoja ebreji pirms Kristus tajā laikā, tas sen jau Indijā visur tur tas jau. Jā, un nākamajā bildē mēs varam redzēt tātad,
arī tās dievības, viņas vienmēr ir centušies taisīt tā, lai viņi ieiet tajās Līnijās iekšā. tajās līnijās. Trīsstūri. Te ir viens trīsstūris, kas ir vērts uz augšu, un otrs, kas ir, kur smaili ir uz leju. Tā pati heksagramma, jeb tā forma, kā Dāvida zvaigzne, un tā dievība ietilpst tur iekšā. Jā, tā kā vīrišķajā un sievišķajā saplūduma enerģija, jogās, mantrās ļoti izmanto šos lietas arī. Tā šī ir heksagramma, kas nozīmē, sešnieks. Un vācu valodā heks nozīmē ragana. Tā, kad, respektīvi, patiesībā tā nebūtu Dāvida zvaigzne, bet tā ir heksagramma, kas ir, bet nedrīkst jau teikt, kad raganu pielūdz, vajag kaut ko, dievišķāk, tā kā, Dāvida zvaigzne. Heksagramma zvaigzne vienmēr ir bijusi ar okultu praksi, nav iespējams, ka nejauši to paņēma. Vai kaut kā nejauši uzlikām uz karoga, vai gadījās, nemainīs, nevar pārdrukāt. Un šeit es gribu atgādināt, kad mēs jau runājām, šajā raidījumā jau teicām, ka nav nekādu pierādījumu, ka šai zvaigznei ir saistība ar Salamanu vai ar Dāvidu. Nav nekādu pierādījumu. Nekādu pierādījumu. Ir tikai versijas, Izraēlas rabīnu versijas, dažādas pie tām, bet nav nekādu pierādījumu. Es pat īstenībā esmu ļoti daudziem jautājis, mesijāniskiem jūdiem vai tādiem, kas ir par Izraēlu, ļoti pro-Izraēlu. Nevis, lai viņus apgāstu, vai viņus aizvainotu, vai nosodītu, bet es tiešām esmu meklējis un centies izstāstīt. Es gribu uzzināt, lai es varu pastāstīt arī citiem. Un nevienam nav bijis atbildi. Un es vienkārši saku, tagad es teicu, vai tur nesējiet ar okultu? Jā, bet tomēr nē, varbūt sagadījās, varbūt nē, bet mēs svētījām Izraēlu. Tāpēc es esmu Izraēla karogu, tāpēc nerunāsim par to. Tādas bieži vien tādas atbildes esmu dzirdējis, bet viņu valodā tas nozīmē Megen David. Un tas patiesībā nenozīmē vairāk kā zvaigzne, bet tas nozīmē kā Dāvida aizsargs. Vairogs aizsargs. Līdzīgi tā kā latviešiem ir pakavs. Ja mēs pieliktu baznīcā pie durvīm pakavu, tad tu uzreiz okultais un teikt tā. Jā, bet tas balstās uz mītiem un nostāstiem. Pašiem rabīniem nav nekādu pierādījumu, ka Dāvids būtu lietojis šādu zīmi. Ir pierādījumi, ka musulmaņi ir lietojuši gadsimtiem ilgi šādu zīmi. Jā. Bet nav nekādu pierādījumu, kad būtu Izrēlā ķēniņš Dāvids vai pirms viņa tēvs Salamans būtu lietojis šādu. Jo to sauc par Salamana zīmogu vai Salamana vairogu, bet pierādījumu nav. Pierādījumu nav, jā. Īstenībā interesanti, ka tieši islāmā viņš tiek saukts par to Salamanu. Jā, bet tā vēl ir teorijas, ka varbūt tik tiešām Salamans to ienesa, jo viņš bija jau sagājies ar tik daudzām sievām no visu kaut kurienes, un tas bija tā, kā viņam patika lietot kā gredzena vai kaut kas tāds. Bet, kā mēs runājam par hinduistiem, mēs redzam, ka viņi to reāli izmanto, un es esmu bijis 2 reizes Izrēlā, un nav tā... Šis zvaigznes es vienkārši redzu uz katru stūru, uz tempļiem, tur. Un tagad mēs varētu paskatīties vēl uz priekšu, arī, kur arī kā dievība, viņi vienkārši, viņu iezīmē bieži vien šajā. Viņi uzskata, ka tas ir tāds maģisks un okults, atnesis laimi, un tagad vēl ejam uz priekšu, un tas bija tik ļoti interesanti. Par ko es ritīgi šokējos. Es pēdējā reize, kad aizbraucu, es ieraugu arī šo zīmi, ko mēs nedrīkstam izmantot Eiropā, bet Indijā to izmanto. Tas ir svastika, kārškrusts, ko izmantoja fašistiskā Vācija, nacistiskā Vācija. Un tā ir tikpat sena kā arī šī zīme, un viņa arī dievība, aizmirst, kā viņa sauc, bet tas papētīja, tiešām tā ir hinduistiem dievība, tāpēc var ļoti daudzās vietās redzēt to zīmi, un tam nav nekāda saistība. Viņi pat mums patiešām, kāds sakars, šis jau ir 1000 gadus atpakaļ šī zīme, šis krusts pirms vispār Adolfs Hitlers parādījās ar savu ideoloģiju. Un lūk, te ir vēl kaut kāda dievība tur virsū. Un interesanti, ka tieši vienkārši heksagrammā, iekšā ir šī
zīme. Un arī bieži vien uz kādām durvīm vai uz tempļiem ir abas divas redzamas. Un tad, kad es arī kaut kur pameklēju, un tur vienā vietā bija 3 svarīgās hinduistu zīmes. Un tagad mēs redzēsim nākamajā slaidā. Jā, tā kā Šatkona, Svastaka. Jā. Un tagad vēl Padma. Jā. Nu tā kā līdz ar to punktiņš, kur arī, protams, arī hinduistiem ļoti svarīgs ir punktiņš, jā. Bet ne vienmēr viņi liek punktiņu, ja tur nav punktiņš, tad tur būs dieviņš, jā. Elkiņš, jā. Un tajā pašā Izrēlā ir tā, kad ir ļoti daudz tas kabalisms, jā. Es pats esmu bijis aizbraucis uz kaut kādu ciematu, kur viss saistīts ar kabalu, kur Madonna ir ļoti daudz braukājusi un tā. Tu vienkārši redzi, tur visādi simboli un tie kamsa, tie piecinieciņš, jā. Un tad mēs redzam vēl tas šņorītas sarkanās. Pa kabalu vienkārši var skatītājiem pateikt, kabala ir misticisma mācība ebrejiem. Viņa praktiski radās trimdā, kad Izraēla tauta bija nevis romieši, kad romieši izslidināja mūsu ēras 70. gadā ebrejus, bet tad, kad ebrejus pakļāva asīrieši, pēc tam babilonieši un visas 12 ciltis atradās trimdā. Un pēc kāda laika mēs zinām, kad viņi atgriezās atpakaļ. Tas ir rakstīts Nehemijas grāmatā, Ezras grāmatā šie notikumi, vecā derības grāmatā šajās. Un ebreji nāk atpakaļ, Dievs viņiem ļauj atgriezties, uzcelt atjaunot templi, un pēc tam vēl Herods arī vēl pabeidz celt, jā, templis, kas ieraudzīja Jēzus Kristus dienas, jā, bet ebreji atgriezās. Un tad viņi līdzi atved daudzas lietas. Tā skaitā šīs kabalisma mācības. Jā. Tur no tā gala, no austrumiem, austrumu gudrības sasūcās. Un ienāca iekšā šīs mācības, jā, un viņas palika, un patiesībā viņas nekur nav līdz šai dienai pazudušas. No turienes arī daudz, kas ir šie simbolika. Jā, es arī gribu teikt to, ka nevar būt tik ļoti, jo Izraēlas tauta, izredzētā, mīļotā Dieva tauta, viņam ir konkrēti norādījumi, kāda templi jāceļ, kāda zīmes lietot, kas, redzot, šofārs, menoru, visādi tādas vešķurs, jā, ar tām 7 zariem. 6. Un līdz ar to tas, kāds teikt, Dievs varbūt viņam, Izraēla tauta ir tik ļoti unikāla un tik ļoti, jūdi, viņi ir tik ļoti unikāla tauta ar savu īpašo kultūru. Kāpēc viņiem ir jāpieņem kaut kas cits? Vēl mēs varam iet uz priekšu. Jā, tad mēs vēl redzam arī ar mantrām ļoti daudz, kas saistīts tieši zvaigzne. Bet tas jau ir kabalisms, jā, kaut kas. Jā, bet, redzēju, šits, jā. Bet šis ir, baigi līdzīgi izskatās. Jā. Bet, šis arī hinduismā. Tas hinduismā? Jā, kur ir tas ir hindu. Jā. Bet, tu aizbrauksi tur, kur ir kabalas, jā, tu baigi līdzīgi redzēsi. Baigi līdzīgi, tas ir ļoti līdzīgi. Jā, tieši tā, viņiem tas baigi interesanti, jā. Sasaucās visko, un šis nākošais, vai tu negribēji par šo? Es par šito varu pastāstīt interesantu lietu, jo es pētīju, kāds ir tas pamatojums, un kāpēc tieši šitā tie 2, 3 stūri un 6 stūri zvaigznē, jā. Viena lieta, ko es gribu teikt to, ka pirmkārt 6 ir cilvēka skaitlis, bet 7 ir Dieva skaitlis. Tad 6 ir cilvēka skaitlis. Mēs varam saskaitīt 6, bet kaut kur kādā tekstā es redzu, ka kādi skaidro, tas ir 12 jūdu cilti, Izraēla ciltis, 12 Izraēla ciltis, 12 skaitlis, un es meklēju Dāvida zvaigzne ar 12 skaitlis. Vienīgais, ko es atradu, tas bija, čakras kaut kāds, uzmetums, kur viņiem ir 12 čiri. 12 čakras. Jā, tā. Bet tāpēc mēs iesim tālāk un secināsim to, ka ne tikai Indijā, bet nākamajā slaidā mēs redzam arī vairākus, dažādās tautās, arī Japānā. Jā, Japāna, Ēģipte. Baktērijas. Fēniķieši, hindu, indieši, Mezopotāmija, ja? Tas ir, kur bija Babilona, Asīrija, tur ir Romas impērija augšā, Romani, Etiopija, Armēnija. Visi lieto šo simbolu. Jā, tā kā mīļie skatītāji, kuri tik ļoti pārmetā tiem, kad kristieši sajaukušies ar Romas kultūru, viņi to
Nu, tad, lūk, mēs baidamies šo simbolu izmantot, jo tas ir ko Romas kultūrā, jā, Romas tas. Bet ejot tālāk, mēs redzam vienu karogu. Tālāk? Jā. Halleluja, Izraels karogs. Nē, patiesībā tas jau ir 12. gadsimta karogs, kad vēl Izraela nelietoja šādu, jūdi nebija paņēmuši šo. Tad ļoti daudz arābu tautas savās impērijās, savās vietās un izmantoja konkrēti. Šis ir 13. 15. gadsimts, jā, tas ir Austrum Turcijā, jā, ir Karamanas dinastija bija. Un tad viena no tādām aktīvākām tādām dinastijām Turcijā, kas sākā Anatolijā, jā, austrumu pusē Turcijā, pat īstenībā daļa robeža ar Sīriju. Un viņiem bija šis karogs ilgāk nekā Izrēlē patreiz ir karogs. Un tā bija tāda islāma valsts, musulmaņu jā, pārliecībā. Jā. Un arī interesanti, ka pat arī tās krāsas ļoti sakrīt. Runājot par Izraels karogu, jā, jūs zināt, tur ir tās divas tās zilās līnijas, un tas visticamāk ir paņemtas no lūkšanas šālas, tā kā tas viss ir ok, tikai pa vidu vajadzētu kaut ko citu ielikt. Bet, ja mēs ejam uz priekšu, tad mēs varam redzēt vēl, alķīmisms. Jā. Esat dzirdējuši, ka nevajag taču kristiešiem sajaukties ar alķīmismu. Tas ir okultisms, jā. Jā. Nu, lūk, un tad mēs redzam, sieviete puskaila nes šo Naktī. zīmi. Tur ir nakts, un tur ir tie alķīmiķi būrivi, un nes to gaismu ar to zīmi. Es ar to arī uz priekšu paiet. Tā kā, lūk, un jā, tieši, ka tas alķīmišķim viņam ir savs skaidrojums, kāpēc ir arī tie divas, trīs stūri salikti kopā. Un tas ir ap 16. gadsimtu, šīs gleznas, šīs bildes, raksti alķīmisma. Un tie, alķīmisma arī saka, tā ir viena ļoti svarīgs simbols. Un man tās šķiet, ka varētu, varbūt nākamajā slaidā, jā, varbūt, jā, šeit pat ir redzams, jā, kā tas tiek salikts kopā. Un tā tad, trīs stūris uz leju ir ūdens, trīs stūris uz leju ar strīpu ir zeme, uz augšu trīs stūris ar zemi, ar to strīpiņu ir gaiss. Un tad vēl ir arī uguns. Jā, ja, tad mēs redzam 4 stihijas – ūdens, zeme, gaiss un uguns. 4 stihijas, ja, kas ir pasaules radīšanā ieliktas. Bet Dievs nekad nav teicis, ka mums būtu jāpielūdz vai kaut kā viņas tur jāizceļ vai kaut kas tāds. Ja. Ja, tas ir tāds sens okultisms, ja, kas saistīts ar zemes pielūgšanu, ar visām tām pasaules pirmsspēkiem, kā Pāvils saka. Jā, un kaut arī ir tā situācija tāda, ka tikai pēdējos gadsimtos jūdi viņi ļoti aktīvi izmanto, un pirms tam ir bijuši ļoti piesardzīgi, jā, bet, protams, ar okultām lietām viņi ir aizrāvušies, bet arī tagad ir kustības, jā, ir jūdi, ortodoksuālajie jūdi, kuri ir pilnībā pret šo zīmi. Kuri saka, ka ne pret šo heksagrāmu, jo Dāvida zvaigzni, kur ir pret. Tad Izrēlā ir jūdi, kas saka, mums to nevajag lietot. Un kur dedzina Izraels karogu. Jo viņi uzskata, ka tā valsts viņu nav Dievs radījis, vai viņi vēl ir priekšlaicīgi dzimis bērns, ka tas īstais Izraels tauta un nācija būs tad, kad nāks Mesija. Un savā ziņā mēs jau tev runājam. Ka tā ir patiesība, jo, kad nāks Kristus atpakaļ, tad daudz tie apsolījumi varēs realizēties, ka šodien vēl gaida izpildījumi, pravietojumi no praviešiem un viss tās teritorijas un viss tā ietekme, kas ebrejiem ir apsolīta Izraēla tautai, viņi varēs piepildīties. Starp citu, ap 12. gadsimtu bija viens jūds, jā, par to es kaut kur biju arī lasījis un interesējās, kurš sevi sauca par Mesiju, un viņa vārds bija Dāvids. Jā. Un viena no iespējamībām, ka tā zvaigzne arī tika piesaukta, viņš arī tā kā ievērs to zvaigzni, arī viņš bija tā kā Mesija, Dāvids. Jā, šādas Mesijas ir bijušas vairākas ebrejiem, kad viņi kādu cilvēku nosauc vai rakstu skolotāju vai rabīnu par Mesiju. Daudz gadsimtu garumā ir ļoti daudz tādu Mesijas bijuši, jā, pēdiņās. Un viens no tiem tātad bija šis Dāvids, kas nav ķēniņš Dāvids, bet kaut kāds Dāvids. Un iespējams, ka viņš sasaucās, viņš lietoja šo
zvaigzniem simbolu, un tāpēc viņš sauc par Dāvida zvaigzni. Mēs tad domājam, ka tas ir ķēniņš Dāvids. Es arī gribu aicināt visi, kas skatās. Iespējamā versija Jā. notikumiem. Es gribu aicināt arī visus, kuri skatās, būt lūkšanā un pārbaudīt savas sirds, lai Svētais Gars ar jums runā. Un arī Bībelē ir teikts, viss, kas ir labs, to paturiet, kas ir ļauns, to atmetiet. Mēs te jums necenšamies uzspiest, kaut ko pierādīt, bet es zinu, ka ļoti daudz ir interesējuši, lai izskaidro. Tad šī ir tā iespēja, un, protams, šai saucamai Dāvida zvaigznei, kas precīzāk būtu Dieva Dāvida, viņš saka, ka tikai Dievs kāds aizsargā viņu. Dāvida aizsargs ir heksagramma, kur lietot daudzās reliģijās, un kurai ir daudz dziļāka vēsture, kā nosaukumam Dāvida zvaigzni. Meklējam Ēģiptē un Babilonijā, Indijā, hinduismā, budismā, jānismā, grieķu mitoloģijā, alķīmismā. Vārds heksagramma nozīmē 6 stūri, bet vācu valodā ir heksagramma. Un jūdu kopiena, kā jau tu minēji, Nīl, jūdu kopiena Prāgā bija pirmie, kuri sāka lietot. Bohemijā tika atļauts tagad jūdiem savu atšķiršanos simbolu lietot, un tā viņi sāka lietot. Protams, ko es gribu arī teikt, kad jāiet vispār uz priekšu. Jo mēs jau pieskārāmies arābu zemē, un uz priekšu mēs redzam nākamo monētu, kas ir arī arābiski rakstīts, un tur ir tā zvaigzne virsū. Tā kā arābu, musulmaņu, islāmu zemēm bija. Un arī nākamajā mēs arī redzam zīmējums, kas tur ir, tas arī ir no iespējams, šis ir kaut kādām mošajām. Pēc tam ejam vēl uz priekšu. Šeit mēs redzam tiešām, kad bet taču paskaties, rekur. Šeit ir tie islāma zīmējumi, precīzāk sakot raksti, jo viņi neļauj, bet rekur beigās te izrādās viņiem zvaigznes arī tajā. Un vēl arī īstenībā Maroka man tā šķiet, ka gribēja likt uz savu karogu šo zvaigzni, heksagrammu, bet Izraels pacentās. Un viņi ielika pentagrammu. Jā. Un Marokas karogai pentagrammu. Nokrit pa vienu zemāk, no 6 uz 5. Paņēma vienu nost, iznāca penta, ja 5. Un līdz ar to ir tā situācija tāda, ka ļoti daudz, protams, islāms un musulmani vairs nelieto, jo viņi saprot to, ka tas reiz asociējās ar Izrēlu. Bet vēl nākamajā mēs redzam kaut ko ļoti interesantu. Nākamajā. Tas man šķiet ir kaut kas ar masoniem saistīts, ka masonu ložās tu var iegūt kaut kādas šādas lietas. Varbūt nākamais slaids vēl vairāk palīdzēs mums saprast. Šis slaids, ja? Jā. Lūk. Konkrēti tur 1865. gadā uz masonu templi. 1865. gads. Pirms Izraels valsts dibināšanas. 19. gadsimtā Dāvida zvaigzne kļuva populāra visā Austrum Eiropā. Un 1897. gadā tika apstiprināts tā sauktajā pirmajā cionistu kongresā. Diezgan tuvu tie laiki. Bet kongresā 1987. gadā tika apstiprināts pirmajā cionists. Kā es iepriekš raidījumā mēs runājām, ja tu ieslēdz tikai no beigām skaties, ieslēdz sākumu, mēs teicām, ka cionisti nav nekāda saistība ar Bībeli, Ciānu, kuru mēs mīlam, kuru Dievs mīl, bet konkrēti šeit viņi tikai pirmais kongress 1967. gadā. Vecajā derībā jau sen jau bija ciānisti, kas mīl to vietu, un kur rakstīts visas tautas nākiet, slavējiet to kungu, skāpjāt ciānas kalnā un slavējiet Dievu. Bet 1865. gads, un ko tev liek domāt? Visu redzošā acis, ko lieto ilumināti, masoni, to visi zina jau laikam, jau uz dolāra ir šis Bābeles tornis, ir piramīda ar augšā visredzošā acis, Lucifera, un tā tālāk. Un, te ir templis, vēl nav 1948. gads, vēl nav bijis otrais pasaules karš, vēl nav Izraēlam savu valsts atjaunota, pēc gandrīz 2000 gadiem. Bet mēs redzam jau masonu templi, un jau ir šī zīme. Un tā arī mēs redzam masonā, viņiem tā acis ir, bet tā piramīda. Un tieši konkrēti tajā zīmē ir salikts 2 piramīdas kopā. Jā, tāpēc, mēs varbūt ejot tieši uz nākamo zīmi, slaidu mēs redzēsim vēl vairāk
tieši masona. Masona cirkulis un brīvmūrniecības simbols. Ja brīvmūrnieki aizvien cenšas uzcelt savu Bābeles torni, ja? Dievs toreiz neļāva pabeigt Bābeles torni, viņi pa katru cenu pabeigt. Ja? Visu apvienot zem kaut kādas vienas varas, mēs zinām zem vēlna varas. Ja? Vienu dienu īsu brīdi tas būs, kad tas Bībelē saka antikristu laiks. Bet īsu brīdi tikai. Jā. Tā kā būsim mūži, domāsim līdzi, kādus karogus mēs karinam un kādas zīmes mēs lietojam. Bet, protams, es aicinu, ka jūs katrs pats izvērtējat savu sirdi. Es ticu, ka ļoti daudz brāļu, māsas, Kristu, daudz cilvēki, tiešām izkarina Izraēlas karogu, jo viņi mīl Izraēlas tautu, viņi mīl jūdus, un viņi grib vienkārši atbalstīt ar lūkšanām, ar to, kas solidarizējās. Mēs esam ar jums kopā. Bet jautājums, protams, rodās arī par to zvaigzni. Un tad, ja mēs ejam vēl uz to nākamo slaidu, mēs redzam arī templis, tur rakstīts Masonika halle, 1877. gads. Kad viņi ir celti? Pirms Pirmā cionistu kongresa. Zvaigzne. Sauktā. Bez nekādas acis pat iekšā. Precīzi tā kā uz sinagogām. Jā. Pie galvenām durvīm, pie galvenās ieejas. Logos cirkulis, brīvmūrniecības simboli. Kas arī 2-3 tur jau būtībā. 1877. gads. Pirms karoks. Pirms sauktais Pirmais cionistu kongress, ka tikai izvēlējās šī varētu būt mūsu zīme. Ejam arī uz nākamo slaidu, mēs redzam mēs redzam šo zvaigzni arī uz cita masona tempļa, uz hallu satikšanos, kur šī zīme, tā zīme, kāds domā, ok, varbūt es sinagogu nofotografēju, bet ejam tālāk. Un te Buseltons masoniskais centrs. Tā ir Amerika, izskatās pēc štatiem. Jā, tas ir Amerikā. Un mēs šeit redzam, ja tu skaties uz turienu, Sākumā padomās, ka tā varbūt ir sinagoga. Es tiešām, ja es nebūtu papētījis... Varbūt draudzi, kas simbolizē Izraēlu. Jā. Oi, nē, brīvmūrniecības centrs masoni. Masoni savā ideoloģijā jums nav laika mums par masoniem ļoti daudz stāstīt, bet tas ir cilvēki, kas nekādā gadījumā nepielūdz dzīvo Dievu. Tā, un īstenībā tā ebreju zvaigzne, kas ir 6 stūra zvaigzne, kā es jau minēju, ir ļoti sens simbols, ko izmanto daudzās jau dažādās reliģijās, un masoni to izmanto. Un viens no tieši no ebreju skaidrojumiem, ka šis ir savītie 3 stūri nozīmē materiālo un garīgo pasauli. Labi. Mēs varētu vienkārši arī, mēs varam labu lietu paņemt, un tas, protams, izklausās ļoti svētīgi, tā, kad debesis satiekās ar zemi. Tā kunga valstība nāk. Latvieši teikt, auseklīts arī forša zīme ir, un debesis satieks ar zemi, un tā mēs visi simbols varam lietot. Auseklīts ar starp citu ir senā Indijā. Tāpēc cilvēkiem jāsaprot, ka būtībā tie simboli jau visi vienā tur lielā katlā arī vārās īstenībā. Bet tikai 1948. gadā dibinātajā valstī tika pieņemts, ļoti ātrā veidā tika pieņemts šis. Un tad ir jautājums, vai tad nebija cita simbola? Vai tad nevarēja menoru izvēlēties? Menora ir jūdu, ebreju, Izraēlas templī. Bijusi vienmēr, menora. Šis svečturs jau bijis no Mūzes laikiem, kad bija Dauta tuksnesī, pēc tam uzcēla Salamans templi. Tur bija menora. Pēc tam Hērods atjaunoja to pēctrimdas templis, kad bija otrais templis, atkal tur menora. Tas, kur nāca iekšā Jēzus templis, Heroda atjaunojas templis, tur bija menora. Jēzus redzēja šo menoru. Sveštu. Kāpēc nevarēja? Labi, pēc tam bija atkal tas pārtraukums, kad romieši ienāca Romas vara visu to sagrāvu templi, jūdas izkaisīja pa visu impēriju. Bet tas ir viņu menora, viņu simbols. Viņi varēja viņu lietot, vai citu, tur bija vēl kad ja mēs lasām, kā templis tika celts, tur bija tie simboli visi. Ja. Un teltī kādi bija simboli, kur upurēja Dievam, kur Dieva godība nonāca. Tur varēja izvēlēties kādus simbolus. Jūdu tautai bija lauva. Katrai 12 ciltis, katrai savu simboliku. Kam tur ēglis, kam tur tas.
jūdiem bija simbols lauva. Kāpēc nevarēja lauvu ielikt? Slavu Dievam, ja tā būtu, kad uzlikt virsū. Teikt Lielbritānijas karos. Bet, ja mēs šeit skatāmies, ir tie 3 stūri, ko var redzēt arī uz Amerikas dolāru. Un, ja papēta, tad es neesmu baigi, man nepatrāpjās par rokā dolārus, bet es gribu papētīt, bet tur var atrast arī pie tās piramīdas, var atrast arī šo heksagrāmu zvaigzni, mazliet citādāk, mazliet izskatās, bet viņi tur ir apslēpta. Bet, ja mēs skatāmies, tad mēs redzam 6 stūrus, un varbūt var uzlikt 32. slaidā ir 3 tādas zvaigznītes. Jā. Un tad mēs redzam, ka šeit ir 6 stūri, 6 3 stūri, jā, un 6 arī tās malas. Jā. Nu, protams, ar visu kaut ko diskutēt, sagadījās, jā, bet mēs redzam 6. Un 6 ir cilvēka skaitlis, un mēs vienmēr redzam to, ka viņš tiek izmantots kā, un arī Atklāsmes grāmatā ir minēts par 6. Ne tikai cilvēks skaidrs, protams, pirmkārt cilvēks skaidrs, ja Atklāsmes grāmatā arī skatās, tur teica, tas ir cilvēks skaidrs, bet arī zvēri. Tika radīts 6. dienā, zvēri tika radīts 6. dienā, zvērs skaitlis. Zvērs tiek radīts. Jā, patiesībā būtu vairāk kā zvēra skaitlis. Varbūt tās pat šajā gadījumā es domāju, ka cilvēka skaitlis tas ir vairāk tā kā noklīdušā cilvēka, nepareizi. Zvēra sistēma, zvēra skaitlis. Jā, un šis zvērs, mistiskais zvērs, viņš būtībā simbolizē, viņa visa tā antikrista sistēma būtībā, tā kā tas ir, tiek reprezentēta ar zvēra skaitli un zvēra šo simboliku. Bet 7 ir Dieva skaitlis, un tāpēc mēs varam uzlikt šo slaidu. Būtu ļoti skaisti. Tad mēs ar Kasparu ierosināsim, mēs rakstīsim Izraels valdībai. Latvijā ir vēstniecība, Izraels vēstniecība Latvijā. Mēs iesim ar Kasparu uz turieni un mēs ierosināsim, lai tātad Izraels nācija un karogs būtu ar šo simbolu, ar menoru. Referendums varbūt tiks izsludināts. Visi kristieši, kas arī to grib rakstīt, mums piebiedrojoties, iesim demonstrācijās miermīlīgās. Es jokoju, protams, bet būtu skaisti. Jā. Un es pazīstu ļoti daudz ticīgos brāļus un māsas, Svētajā zemē, Izrēlā, kur arī ir pēc asinīm, ir jūdi. Un ir daži tādi, kas rītīgi visi ir likuši Dāvida zvaigzni. Tas viņiem ir līdzīgi tā kā mums no Lāčplēša josta, vai ir kaut kāds cits latviešu, tur Auseklis un tā. Labi, mēs tur tā pieturamies, bet viņiem jau ir tas tā, ka viss, kas ir saistīts ar jūdu kultūru, gan jau tur viss ir labi, jo Dievs taču svētī Izraelu. Un, protams, Dievs turpina svētīt, jo Dievs ir žēlastības pilns, neskatoties uz mūsu, kā es iepriekš teicu, mēs varam paskatīties uz Izraelu kā uz spoguli un ieraudzīt savas kļūdas, no kā mums aiziet atgriezties, jo mēs vispār mazāk esam kaut ko pelnījuši nekā Izraels. Bet Dievs ir žēlastības pilns un Dievs mīl visas tautas, jā. Vai arī tu, kas skaties, ja tu nepazīsti Jēzus Kristu, atgriezies pie viņa, izsūdz grēkus, pieņem viņu, jo ja mums Jēzus Kristus piedod grēkus un dara mūs brīvs, tad mēs patiesi būsim brīvi, jo Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīve, viņš var tevi attīrīt, visu smagumu paņemt prom. Bet, protams, runājot arī par Dāvida zvaigzni, jā, un gribu arī pieminēt to, par ko arī man ir personīgi ļoti liela skumja, sāpe, pārdzīvojums par to, kas notika 1941. gada 6. septembrī, kad nacisti izdeva pavēli Vācijas okupētajās teritorijās visiem ebrejiem, kas vecāki par 6 gadiem, valkāt pie apģērba Dāvida zvaigzni ar uzrakstu Jude, kā jūds. Lai gan atsevišķās teritorijās šāda praksa jau bija jau ieviesta arī pirms tam, kad vajag tur atpazīšanos zīmi, bet tieši, kas bija 41. gads, un tad arī visa tas holokausts un genocīds, un tas ir ļoti nožēlojama lieta, tas ir ļoti nepieņemama lieta, un Dievam tas sāp, mums tas sāp, mēs par to pārdzīvojam, un, protams, tas neataisno Dāvida zvaigzni, un Dāvida zvaigznē vispār tur nav nekāda sakara. Tāpat arī interesanti par tām kipkām, ko liek tās tapurītes uz galvas. Un, protams, tas ir skaisti, tu var uzlikt, un tu var arī nelikt, bet nekļūs jau svētāks. Viena labā lieta ir tas, ka tā kipka,
viņa simbolizē to, ka Dievs ir pār tevi, viņa roka ir pār tevi. Bet, kad es Latvijā satieku kaut kādu tur mesēniskā ebreju draudze, nepiemin vārdu kristietis, jo mēs esam mesēniskie ebreji, mēs svinam visus jūdu svētkus, un mums visiem vīriešiem ir kipkas, un mēs vēl apgraizamies dažās vietās. Un mēs dedzinām grieķu tekstu, kādā tika sarakstīta jaunā derība, jo mēs visi mīlam visu tikai ebrejsko. Tikai ebreju tulkojam, jā. Un viņi valkā aizēja Izrēlā uz draudzi, uz mesēniskām draudzēm, ja? Gandrīz neviens neliek, jo viņi atšķirās no ortodoksāliem, jo no tiem, jo viņi grib, mums ir pestīšana Jēzu. Bībelē, nekur mēs to neatrodam, es esmu pētījis, protams, var atrast dažādas teorijas, bet, man liekas, Jēzus laikā neviens nelietoja, tikai jau kādā 2. gadsimtā. Viens no stāstiem ir tāds, ka viena sieviete, viņai bija dēls, jā, un tas kaut kā pie okultiem cilvēkiem, pie astrologiem aizgāja, un te teica, ar dēlu būs baigās problēmas, ja viņš nomaldīsies neceļos, bet, lai Dievs viņu pasargātu, uzliec to, un tas viņu atgādinās un liks bību Dievam. Labi, ja Dievs atgādina mums bību, tas ir ritīgi svētīgi, bet ja tas nāk no astrologiem, ar ko, tiemžēl, Izraēla un Kabala ir ritīgi, tur viss tur čuk, miks, un teikt tā, bet par to Bībeles pantu, kas ir Apostoļu darbos. Ar to jau mums tagad ar Dievu vārdiem noslēgsim. Pēdējās minūtes ir palikušas. Es tā gribu pateikt arī par šo Hitlers, ar ko fašisti apzīmogoja ebrejus, ja, ar šo heksagrāmu, un tur bija rakstīts jūds. Bet, ja mēs zinām, ka heksagrāma, šī Dāvida tā saucamā zvaigzne, ir būtībā tas matemātiski 666, tad kādam ļoti gribās apzīmogot cilvēkus ar zīmēm un tieši kaut kādu tautu, kas ir saistīta ar Dievu tautu, Izraels, jā, teiksim, un tas ir 666, un mēs redzam atklāsmes grāmatu, ka tur visi cilvēki, kas nepieņem sātana sistēmu, un pirmkārt tie būs ebreji un kristieši, noteikti, kas atteiksies to, viņiem atkal būs 666. Un arī interesanti. Viņi gribēs uzspēst šo 666, viņiem nebūs 666, viņi to nepieņems, bet tas, ko viņi grib cilvēkam dabūt virsū, sātanisti ir šis 666. Tas ir tas, par ko es aizdomājos tieši papētot tos masonus, jā, un visus šos brīvmūrniekiem, jā, ka, ja mēs redzējām to, ka tie masonu templi un viņu tās zvaigznes un tempļos, kas ir jau pirms tāds sionistu kongress, jā, es nezinu, es neko nevaru spriest par to. Varbūt masoni ir ļoti iesaistīti visā Izraēlas valdībā. Un Izraēla valsts bija pirmā pasaulē, kas sāka aktīvi durt iekšā šprices. Netanjahu valdība. Tā pati, kas organizē tagad šos notikumus, kas bija nesen. Jā. Tu paši ebreji saka, viņu valdība organizē to visu, kas notika tur. Tā, izdarām secinājumus, kas ir iesaistīts daudz tās lietās. Jā. Bet mēs gribam izlasīt Apostoļu darbus 7, tu teici, jā? Lasījums no Apostoļu darbiem, 7. nodaļa. Nilu, lasi. 41. pants, un viņi darināja tanīs dienās teļu. Tā ir Stefana runa, lai jūs saprastu kontekstu. Stefans, kur pēc tam nogalina, nomētā ar akmeņiem, un viņš redz Jēzu, kurš ir piecēlies no Dieva troņa, kurš Jēzus skatās Dievam tēvam pa labo roku, viņš pieceļās kājās, kad Stefanus mirst. Tas ir pirmais kristīgās baznīcas, jeb draudzes asinsliecinieks, kuru nomētā ar akmeņiem nonāvē. Apostols Pāvils visā tajā piedalās, viņš vēl nav sastapies ar Kristu. Jā. Jaunais apostols Pāvils, tajā laikā Sauls vēl. Un Stefans dedzīgi sludina par Kristu, par Mesiju, par Kristu, ka viņš ir tas absolūtais glābējs, ko Dievs sūtīs, un viņu nogalina. Un viņa runa ir diezgan gara, un viņa ierakstīta šajā 7. nodaļā, un viņš saka, ka Izraēls tanīs dienās, kad viņš izgāja ārā no Ēģiptes zemes, kad viņš atstāja faraonu, kad Mūzes ved ārā uz absolūto zemi tautu, tad viņi tajās dienās nebija nekādie nepaklausīgie, neperfektie, viņi darināja teļu. Mēs zinām, kad Izraels uztaisīja zelta teļu, Ārona tajā menedžmentā un sāka dejot ap viņu, pielūgt viņu, un atnāca Mūzes, un Dievs teica visu, kas tā par iebeklību. Ja? Un Mūzes to visu
to saber šo teļu un putekļos liek viņam dzert ūdeni, sajaukt ar šiem putekļiem, un tur mirst cilvēki, Dieva tiesas nāk par. Dievam tas viss rieb, jā. Un šeit rakstīts, ka viņi darināja teļu, nesa viņam upurus, priecājas par savu roku darbu, un 42. pāns, un Dievs novērsās no Izraēla tautas, nodeva viņus kalpot debesu pulkiem, kā rakstīts praviešu grāmatā, vai tu, Izraēla nams, šīs 40 gados tūkstnesī man esi atnesis dzīvnieku un citus upurus. Ka Dievs bija greizsirdīgs un pārmet, ka viņi būtībā ne tikai dzīvajam Dievam upurē, viņi upurē arī elka dieviem, ļauniem gariem būtībā. Ļauniem gariem. Un 43. pāns, jūs esat nesuši pie tiem pašiem grēkiem, viņš saka, jūs esat nesuši Moloho telti, Molohs, starp citu, ir tas dievs, kas pieņem elka dievs, šausmīgs svērs un līdzīgs briesmonis, kuram upurē bērnus. Bērnus, dzīvus sadedzinot uz šo altāru. Dzīvus, ieliekot speciālos mālu traukos un sadedzinot dzīvus. Es iestarpināšu, bija Indijā. Ebreji nes šo Moloha telti visu ar tiem piedurumiem, ar tiem traukiem, nesās sev līdzi. Un es gribu pieminēt to, ka Indijā, kur arī šī heksagramma ļoti izplatīta, protams, to oficiāli neļauj valsts un cenšas to visu aizliegt, bet pagrīdē ir hinduisti, kas ir arī ar tām visām šīm heksagrammām apzīmēti, viņi upurē bērns. Bet, protams, šis jau ir par Ēģipti, es vienkārši iestarpināju. Redzi, jā, un tātad viņi nesā šo Moloha telti līdzi un sava dieva ar mazo burtu, Romfāna zvaigzni. Jā, kas teologi, kas pēta to visu, jā, kas zvaigzni, par kur šeit iet runāts, ir šī pat heksagramma. Tā simbolizē šo elka dievu, šo demonisko ļauno garu, jā. Un jūs esat nesājuši šos attēlus, un ko jūs esat darinājuši, lai pielūgtu. Un es jūs pārcelšu, Dievs saka uzreiz par sodu, es sodīšu Izraēlu tautu. Tā kā tas viss saistās ar tādu cīņu pret Dievu, ar elka kalpību, ar ļauno garu pielūgsmi. Un, protams, ko darīt, tad es lūkšu šito slaidu, ko tad kristiešiem darīt, kas nesā šī tādas rotas? Kredzenos, ausskaros, šeit uz kakla. Kristiešu draudzes Latvijā ir pilnas ar to. Vai tas ir grēks, vai tas nav grēks, vai tagad to visu, ko darīt ar šito? Tu vienkārši pasaka. To baidās runāt. Jā. Un pat savas pagāniskās rotas ir izmetuši ārā. Tās, kas varbūt viņiem likās pagāniskas ar auseklīšiem vai ko. Jā. Un paņēmu šo un domā, ka tas automātiski tas svētais un labai. Halleluja. Jo arī ar to es esmu aizdomājies, ka ir cilvēki, kas tiešām, kā tu mini, kā tu saki, kad viņi pat ar tādu naidu, ar ļaunumu, ar dusmām, jūs, kristieši, no Romas impērijas esat pārņēmuši to. No Grieķiem to. Un paši krustu apmetuši, sludina šādu zvaigzni. Par to man ļoti žēl, jo īstenībā apostols Pāvils saka, kas ir tas, kas ir jāsludina. Tas ir Kristus krusts, jā. Kristu, kas ir Kristus krustā un augšām celtais Kristus. Un kristiešu krusts nav tas krusts, kas bija okultismā, jā, kuram ir vienādas tās abas tās abas līnijas ir pilnīgi vienādas. To sauc arī par uguns krustu vai bāla krustu, jā. Viņš Bāla tempļos arī atrast tāds krusts, kas ir pilnīgi vienādas malas, līnijas. Kristiešu krusts ir viena līnija gara un viena ir īsa. Tas ir tā kā Kristu piesta krustā. Un tieši no turienes ir kristiešu krusts, un viņam nav nekāda sakara ar okultismu. Tāpēc, vēlns grib aizvest kristiešus vienkārši ievest auzās, un kristieši to nepamana vienkārši. Ko tad darīsim ar šito te? Ko darīsim ar māsām vai pat arī brāļus? Es redzēju, kristieši nesā gredzenus ar heksagrammu, jā. Lepni rāda, jā. Ko mēs darīsim, Kaspar? Lai Dievs atklāja. Lai Dievs runā. Netiesāsim viens otru, bet mēs vienkārši tikai padalāmies savās varat sūtīt mums, mēs saliksim pārklausēs. Izliesim zelta stieņus. Bet vēl par raksturvietu es gribu teikt, ka 5. Mūzes grāmatā 4. nodaļā, 19. pantā, 5. Mūzes grāmatā 4. nodaļa, 19. pants, un ka tu savas acis nepacēli uz debesīm, uzlūkodams sauli un mēnesi un zvaigznes, visu debesu pulku, un neliecies kārdināties viņu priekšā zemē mesties un tiem kalpot. Tos tas kungs tavs Dievs ir piešķīris visiem ļaudīm apakš visu zemes. Šeit rakstīts par to, lai
mēs nepielūgtu vienkārši kaut kādas zvaigznes vai saules, jā, bet pravietis Amos arī raksta 28. nodaļā, 5. nodaļā, 28. panta, bet jūs nesāt sava sikuta. Jā, un tas arī kaut kur pat minēts, ka tas ir kaut kāda dievība, ka varbūt ar zvaigznes saistīta, un tā ķēniņu būdu. Un sava čijuna bilde, sava dieva zvaigznē, tas pēc čijuna, jā, kur sava čijuna bildi, sava dieva zvaigzne. Tur rakstīts zvaigzne. Un daudzi bībeles pētnieki saka, ka tieši šo raksturvietu ir minējis Stefans, ka tieši no šejienes viņš ir smēlies Stefans, jo atšķirās tulkojuma, ir vulgāta, latīniskais, grieķu teksts, ir ebreju vecās derības teksti. Un, kad, Stefans noteikti lasīja Stefans lasīja kādas versijas, un tāpēc varētu teiksim, ka tur, bet iet runa par vienu un to pašu, kad pārmetams Izraēla tautai par šo svešo dievu elku ļauno garu pielūgsmi. Tas pats. Jā, un sava dieva zvaigzni, ko jūs sev pašiem bijāt taisījuši. Tādēļ es jūs aizvedīšu tālu viņpus Damasku, saka tas kungs, kam vārds ir Dievs Cebavots. Jā, un te ir runa par Damasku, aizvedīšu tālu, bet teikuma pat tā uzbuvi līdzīgi. Tad, kad atšķirās, tur bija pa Bābeli, ja, apstākļi darbos te par Damasku. Bet tas ir tas pats. Aiz Damaskas, tur rakstīts Damaskas, tur aiz Damaskas, tur ir Bābeli. Tāpēc tas iet runa par vienu un to pašu raksturvietu. Un interesanti ir tas, ka aiz Damaskas uz priekšu ejot, mēs nonākam pie tās austrumu Turcijas, kur izmantoja karogā vairāk. Jā, tā kā tur, tuvajos austrumos būtībā šī zīme visticamāk celsies no turienes. Nu, vispār civilizācija ir. Arī mēs saprotam, ka pēc Noas plūdiem no turienes tur bija nolaidās Noas šķirs, tur bija pirmie cilvēki, tur uzcēla Bābeles toru, tur ķēniņš Nimrods un tā tālāk, un viss civilizācija jau nākusi no turienes. Jā, uzliekam vēlreiz ar menoru, jā. Varbūt mēs pat varam aicināt, brāļu un māsas, ja ir iespēja, varat nomainīt karogu, šādu. Jā, un varat menoru karināt sev kaklā, vai gradzenus taisīt ar menoru. Un šofāru pūtiet. Halleluja! Šalom! Halleluja! Halleluja! Slavēts Dievs! Slavēts Dievs! Izraēla Dievs, kas ir Dievs visām tautām. Halleluja! Jā, un menori, redziet, tie ir 7. Jo kas Dievs ir pilnīgs, 7 pilnības skaitlis un... Ne 9 tie. Jā, tas ir Kanakuk. Tas ir arī, tas arī ir kā Dievs palīdzēja to, lai vai gaismu slēgt degtu. Bet tas kas templī bija 7. Šis 7, jā. Menori ir 7, jā. Pa vidu tas simbolizē pašu sabatu, mieru, Dievu, un tāpēc, lai jums ir šabats šalom, tad, kad būs piekdienas vakars. Amen. Un atcerieties, ka tas viss caur Kristu, jā, un tas svečturi, kas bija Jāņa atklāsmes grāmatā, man liekas, atklāsmes grāmatā, tur arī ir šis, kur Jēzus atklājās Jānim, apostolim Jānim, atklāsmes grāmata, kur parādās viņš starp tiem lukturiem, ka tur ir par menoru. Jā, slavu Dievam. Debesīs ir menora. Jā. Nevis heksagramma. Ir tā vai nav? Heksagramma noteikti nebūs. Jā, bet menora ir. Jā. Mūzus visu darināja pēc parauga Bībelē rakstīts, ko redzēja debesī. Tāpēc menora ir debesīs. Un, kad tu nonāksi tur, cilvēciņš kristietis, kas nonāk tagad, teiksim, savu nāves brīdi, viņš aiziet pie tā kunga un atvalkās savu gredzenu. Labi, gredzens tur nebūs, es jokoju, bet tur debesīs būs šis simbols. Kā lai es arī skatoties šos visus raidījumus. Kas simbolizē dzīvības ko? Dzīvību, jā. Un kas simbolizē pašu Kristu. Amen. Un galvenais skatoties šos raidījumus arī pārbaudot visu, kas labs to paturiet, meklēt. Tāpēc Amos grāmatā, kur es lasīju, 5. nodaļā, kas rakstīts, meklējot to kungu, tad jūs dzīvosiet. Un arī tu esi aicināts meklēt Dievu no visas sirds. Alleluja. Un Jēzus Kristus saka, savu mieru es jums dod, nekā pasauli to dod. Turiet droši prātu. Kara daudzināšana būs apkārt. Būs sāpes, būs bēdas, bet jūs būsiet uzvarētāji ar Jēzu Kristu. Amen. Un patiesais šalom! Amen. Patiesais šalom! Alleluja. Ir Jēzu Kristu. Ješua, Dieva jārsts, tas pasaules grēks. Un viņš ir arī lauva no Jūdas celts. Amen! Amen! Halleluja!
Aleluja! Amen! Slava Jēzum! Slava Jēzum! Lai Dievs jūs svētī! Lai Dievs jūs svētī! Tiekamies nākošajos raidījumos! Aleluja! Un nesiet evaņģēliju visām tautām, jo Dieva vārdā ir rakstīts, tā, kad valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visām ciltīm, visām tautām. Tad nāks gals! Tad nāks gals. Aleluja! Un arī ko Pāvils saka, vispirms jūdiem un grieķiem un tad visiem pārējiem. Tā kā neaizmirsīsim arī jūdus, jā, no kurienes arī mūsu kungs Jēzus nāk, pasludināsim viņiem Mesiju. Amen! Aleluja! Aleluja!